Ja par Covid runājam, tad vairāk varbūt jautājumu grūtniecēm. Vai grūtniece ir riska grupā? Tas varētu būt tāds jautājums. Vai pārnes Covid infekciju mazulim dzimšanas procesā? Un, teiksim, ja māte slimo, tad arī pēcdzemdību periodā vai mazulis saslimst ar Covid infekciju. Nav zinātniekiem īsti izdevies, teiksim, pierādīt to, ka pārnest caur asinīm. Caur asinīm vīrusu nepārnes. Asinīs mēs varam atrast antivielas. Un ticamāk, ka ir tā doma, ka tieši pēc dzemdībām, kad ir tas tiešais kontakts ar mammu, kad bērniņš ir mammai uz krūtīm uzlikts, ka tad tiek nodots vīrus. Nevis caur placentu, caur nabas saiti, caur asinīm tieši. Otrs tā zīdīšana, tā mamma liek bērnu pie krūts, jā, mamma nosterilizē, notīra, nospir to varbūt savādu, jā, bet tas kontakts ir tas, kas pārnes. Jo pienā nav arī atrasts vīruss, piens līdzīgi kā asinis. Tur var būt viss kaut kas cits, antivielas dažādas, ja? Bet tur tieši pats vīruss nav. Vai Covid, teiksim, pandēmija, vai tas ir iemesls, lai saglabātu mazuļa nabasaites audus un asinis? Un te tā atbilde ir tāda, ka, protams, ka nē. Tas pirmais motivācijas moments vecākiem ir glābt pacientu dzīvību nākotnē un sagatavot šo apdrošināšanas tādu komplektu savai ģimenei. Vienīgais, ko Covid gan pastiprina, viņš mums liek aizdomāties, ka mēs nebaidamies varbūt no zemestrīcēm, kariem un no kāda tsunami, bet tas ienaidnieks kādreiz ir tik ļoti maza bioloģiska būtne, un tad mēs aizdomājamies par bioloģiskām ārstēšanām, par bioloģiskām tehnoloģijām, un tīri tajā aspektā mēs varbūt domājam, ka to bioloģisko materiālu ir vērts saglabāt nākotnē.